Ķemeru Nacionālais parks ir trešais lielākais Latvijas nacionālais parks, tas ir dibināts 1997. gadā. Parks atrodas Jūrmalas teritorijas rietumdaļā un Jelgavas, Mārupes un Tukuma novadā. Ķemeru Nacionālā parka platība ir 38,165 hektāri. Parks izveidots, lai saglabātu tā teritorijā esošās unikālās dabas, kultūrvēsturiskās un kurortoloģijas vērtības. Ķemeru Nacionālajā parkā notiek minerālūdeņu un ārsniecisko dūņu veidošanās process, kas agrāk ir kalpojis par pamatu liela mēroga kurortu industrijas attīstībai. – 1957. gadā tika dibināts Ķemeru rezervāts, kurš gan pēc 8 gadu formālas eksistences beidza pastāvēt. Vēlāk šajā teritorijā pastāvēja dažādi liegumi, līdz 1997. gadā tika nodibināts Nacionālais parks un izveidota parka administrācija. 2002. gadā izstrādāts Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāns laikposmam līdz 2010. gadam. Ķemeru Nacionālā parka administrācija atrodas atjaunotā vēsturiskā Ķemeru ēkā, bijušajā restorānā Jautrais Ods, tagad Meža māja.